Čau, Robert. Tātad kopsavilkums par to, ko mēs esam darījuši šajos te 2 treniņos. Tātad šeit man savs svings 4. janvārī, pirmā reize, kad mēs strādājām ar skatu pret mani. Tātad setups ļoti labs. Skatāmies, ko tu dari. Tātad es pastāstīšu, kas man nepatīk tavā svingā no sākuma globāli. Tātad tajā brīdī, ka roka ir paralēli zemē, šeit, redzi, noja tev skatās uz turieni. Šeit jau noja jāskatās vertikāli gaisā un jābūt 90 grādu leņķim ir vēl burtam starp roku un noju. Jā, un viss tā un vēl tu plecus nespietiekam pagriezis. Un tas viss beidzās ar to, ka tu turpini celt šo te kreiso roku augšā, plecus īsti negriezt. Joprojām, redzi, šeit nav vēl burti, joprojām nav beigās pavisam izveidojās. Pleci nav pietiekami dagriezti, roki pacelt ļoti augstu, tāpēc izveidojās šī saspiestā pozīcijas ar plecu un zodu atvēzienu beigās. Ja tas nav tas, ko mēs vēlamies. Lūk, pretēji Ādams Skots piemērs. Roka paralēli zemē, noja skatās vertikāli augšā. Ja? Un tad viņš pabeidz atvēzienu. Hop, roka, redz, nav tik augstu. Te ir noja un, redz, viss ir daudz brīvāk un daudz plašāk un daudz spēcīgāk, izstās more powerful. Ja? Tālāk skatāmies down the line tavu atvēzienu. Sākumā runāsim par atvēzienu tikai, jo tas ir principā tas, pie kā galvenokārt mēs strādājām. Tātad down the line uzliksim tev blakus arī Ādamu Skotu. Tātad skatāmies down the line, ko tu dari. Jā, setups tīri ok, bišķi pa daudz noliecies, esi viss, tā priekš, tu esi garš, tev vajadzētu stāvāk visam stāvēt. Tātad skatāmies, ko tu dari. Tu ceļ uz āru un ar izteikti aizvērtu lāpstiņu, un redz, tev rokas ir, tev lāpstiņi ir izteikti ārpus rokām, šeit tev lāpstiņi, šeit tavs rokas. Lāpstiņiem būtu jābūt kaut kur šeit, vairāk iekšā. Tad tu turpini celt, par cik tev ir ciet lāpstiņi, tu būs stāvs ļoti noja, nebūs pleinā. Tad mēs turpinam, un šeit var redzēt, ka lāpstiņi, šeit var redzēt, cik ļoti lāpstiņi ir ciet. Tad tu nāc lejā ar to pašu cietu lāpstiņu, ciet, bišķiņ zem plaknes esi, un tad tas, ko tu dari, tu vienkārši glābies, šausmīgi griežoties pa kreisi ar ķermeni, pleciem un turot nojas lāpstiņu vaļā. Ja tev pie šādas kustības būtu pareizs ķermeņa lejasdaļas darbība un pareizs relīzes pie tādas lāpstiņas un pie tāda pleina, tu visu dienu bumbiņas meklētu viestros pa kreisi mežā. Jā, tad tu kompensē vienkārši. Diezgan labi kustība, vienkārši tu kompensē. Vienkārši ir jāizdara izmaiņas, lai tā spēle būtu stabilāka. Jā, salīdzinājumā skatāmies Ādamu Skotu, mēs novelkam plaknes līniju, skaties, viņš viņu cels augšā faktiski pa to līniju, un skaties, noja šeit ir paralēli. Jā, tev skatījās šiten augšā tā vairāk, jā. Paralēli, viss cauri ir paralēli. Tas nozīmē būt pleinā. Viņam viss tas līnijas visu laiku ir paralēli tai swing point līnijai. Un atgriež, pasties, viņš precīzi tur, kur viņam bija. Tas ir tas, uz ko mēs tiecamies. Un te atkal paralēli, un pavadījumā arī paralēli. Ja? Šis ļoti, ļoti labs swings. Tagad skatāmies, ko mēs darījām ko mēs darījām 2. treniņā, kas bija 12. datumā. Sāksim ar down the line. Atvērsim, uzliksim blakus Ādamam Skotam tevi. Ko tu saki? Tātad tūņās atveram tevi vaļā. Tātad uzvelkam plaknes līniju vienam un otram. Tātad, kā mēs sākam? Tad mēs izmantojam šo te dzelteno treniņu rīku, lai dabūtu noju labāk pleinā iekšā un lai nojas lāpstiņi būtu labāk atvēzienu beigās. Tātad skatāmies, kādas izmaiņas mēs esam veikuši. Tātad rekur joprojām cel bišķi virs, bet tagad jau nojas lāpstiņi mazāk ārpus rokām. Ja? Tagad nākamajā treniņā, ko mēs darīsim, mēs bišķi vairāk šeit veiksim apakšdauna rotāciju, un tas tev palīdzēs vairāk noju atvērt vaļā, un viņi būs tev vairāk vienā līnijā ar to līniju plaknes. Ja, un arī tad turpinājumā viņi būs šeit, skaties, nevis
pievis diezgan tuvu, nevis šādus stāvus, jā, bet viņi būs vairāk paralēli šādi, tā kā šeit ir Ādamam Skotam. Redzi? Jā. Tad mēs turpinam atvēzienu. Redz, tā. Šeit lāpstiņi ir labāk, bet joprojām ir bišķi ciet. Nav tik traki, cik bija. Skaties uz Ādamu Skotu, ja viņam lāpstiņi ir pilnīgi paralēli atkal šai te līnijai. Ja? Tātad vēl viena lieta, ko es tev neko neteicu treniņā. Parunāsim bišķi par tavu setup. Redz, cik tu esi novecis, tu esi ļoti garš, tāpatās kā es. Ja? Un Ādams Skots arī ir garš, un Tigers Woods arī ir garš, bet viņi nestāv tik noliekušies. Redz, tu esi šausmīgi noliecies. Un mums vajadzētu stāvēt taisnāk. Es tev parādīšu liku blakus. Skaties Tiger. Redzi, kā viņš stāv, cik taisni. Jā, tu esi pa daudz noliecies priekš savu augumu. Tas palīdzēs tev arī no labāk pleinā dabūt. Tālāk, ejam uz face on. Tātad face on. Skatāmies, ko tu esi izmainījis. Aizējām līdz tam punktam, kas mums nepatika. Jā, tātad roka paralēli zemē rekur. Skaties, nu jau gandrīz ir šis te L-burts. Nākamajā freimā jau būs, rekur smuki, jau 90 grādi. Kvalitāti kamerā mēs uzlabosim tā, ka varēs visu labāk redzēt. Jā, tas tāds pagaidu variants. Te jau pleci arī bišķi vairāk pagriezušies, bet joprojām nepietiekami. Jā, Ādamam Skotam joprojām ir viņi bišķi vairāk pagriezušies. Un vēl divas pozīcijas. Šeit šī ir lieliska pozīcija. Atvēziena beigām šeit, arī šeit, jā. Bet tu aizēji bišķi tālāk. Bet tas nekas. Visādi citādi ļoti labi skaties. Ļoti līdzīgi principā ar Ādamu Skotu, jā. Nu, un tad dažos vārdos par tavu downswingu. Ko mēs īpaši neesam strādājuši, bet mēs esam jau bišķi runājuši. Pavērosim kaut vai kā strādā tavas pēdas. Kā strādā viņa pēdas. Atceries, es Robertam bija višam iedos vingrinājumu nolikt bumbiņu pie kreisās pēdas. Šeit, tādu mazu bumbiņu. Un es teicu, ka viņam, ja viņš pareizi pārnes svaru, viņam viņu nevajadzētu izkustināt. Tagad skaties, kā tu to dari. Skaties, kā tu nāc lejā. Kā tu griezies ar gurniem. Cik šausmīgi tu spino viņus, un pasties, kā tev kāja vispār izkustās no vietas, kreisā kāja, tev viņi pagriežās tā kā atpakaļ. Protams, tu to bumbiņu aizspērt bišķiņu projām. Jā, skaties, cik nestabili tev kreisā pēda. Skaties, kā griežās tavu labā, pasties, kā viņi pašlaik stāv šādi te tas pēc, ka tu nestum svaru uz priekšu. Tagad skatāmies Ādamu Skotu. Skatāmies, kā viņš iet lejā. Skaties, cik viņam klusi kreisā pēda. Jā, pavisam nedaudz viņi tur kaut ko bišķi pakustās, bet neko nozīmīgi, bet pasties, kā viņam labā strādā. Dzīvi viņam nav tāds skats, tā pēda tik slīpa atpakaļ kā tev. Redzi? Un viņi smuki rolo, jā, un tad viņi ceļās augšā, un līdz ar to viņa nekad nav tā kā tev pašlaik, ja tev nepietiek tas rols pēdā. Tas tā ļoti virspusē, jā, un te var redzēt, kā tu pabeidz. Ja tu pārāk aizgriezies, pasties, cik tu tālu esi aizgriezies un cik tālu viņš ir aizgriezies. Ja. Un es tev rādīju down the line, es tev vēlreiz varu parādīt fiksi. Tātad... Kā tu neiztaisnojies un kā, teiksim, Tigers iztaisnojās sitienu brīdī. Un cik liels sods tu īstenībā sev uzliec, sev uz mugurai. Tātad skatāmies. Skaties šis te leņķis. Tātad šis te leņķis. Skaties, cik ilgi tu viņu ejot cauri bumbiņai noturi.
Tu izēji cauri, skaties, kāds tu sagāzies, vēl sagāzies, vēl sagāzies, vēl sagāzies, vēl sagāzies. Tas tāpēc, ka tu tikai griezies, ja? Tu neiztaisno šo te daļu. Skaties uz Tigeru. Redz, kā viņš iztaisnojās? Ja? Un pēc viņš taisni stāv. Tas ir tas, kas mums jāiemācās. Tas visas lietas ir saistīts. Vienkārši jāiemācās pareizi strādāt ķermeņa līdzekļi. Tas sākās ar pēdām, ceļiem, ja, un gurniem. To visu mēs iemācīsimies. Bet visā vismā ļoti labs progress. Labāk plēnā tu esi. Tas ir galvenais, uz ko mēs strādājām. Un tur vēl pavisam nedaudz un jau būs super. Un vēl dažos vārdos par putrēšanu. Ja mēs nedaudz paputrējām iekšā, tad es tev parādīšu tagad, par ko es runāju. Tātad skaties šo te puterēšanu. Bens Krenčovs viens no visu laiku izcilākiem puterētājiem. Atzīmēsim, kur ir viņa rokas šeit. Jā, un pastīsimies, cik tālu viņš atvelk un cik viņam garš ir pavadījums. Tev teica, ka pavadījumam jābūt bez mazliet garākam, atvēsinam jābūt arī garākam kā pavadījumam, ja vismaz vienādi. Jā, tātad reku viņš aizstum viņas vēl tur kādu bišķu uz priekšu, kā es tev teicu. Tad viņam viņas ir rekur un pabeidz viņš rekur. Redzi? Vienāds ceļš principā, atvēsiens pavadījums, pilnīgi vienāds ceļš. Un tagad skaties to ritmu, kādā viņš to dara. Rokas ir pilnīgi atbrīvots, viņš vienkārši ļauj puterim brīvi krist. Redzi? Nekāds sitiens nav. Pilnīgi nekāds sitiens. Un tagad pastamies pa līniju Dave Stockton, kas tiek atzīts par labāko puterēšanas treneru pasaulē. Jā, tātad viņš taisās puterēt aptuveni pa šo līniju. Tagad skaties, cik labi viņš notur puteri uz tās līnijas. Ja tas, par ko mēs runājam, tev puteris atvēzienā ir šajā punktā un pavadījumā kaut kur šajā punktā. Pavēro, kur viņš viņu notur. Ja, visu laiku uz tās līnijas, faktiski, visu laiku uz tās līnijas. Un viņš arī nesit, viņš vienkārši atvelk un ļauj puterim brīvi krist, skaties. Un iekšā, jā. Tas, kas mums arī būs jāiemācās. Distances kontroli pats galvenais, noskaties tos video par putrēšanu, ko es tev teicu, paklausies, jā, un tad jau strādājam tālāk.